2007. un 2008. gada mācību gads ir gads, kad Rīgas Tehniskās Universitātes transporta mašīnzinību fakultātes autotransporta institūta automobīļu transporta speciālisti svin 30 gadu jubileju. Kā tas viss sākās pirms tiem 30 gadiem, kad viss saucās daudz vienkāršāk un piezemāktāk automobīļu un automobīļu transports? Latvijā vispār jau iepriekš gatavoja autotransporta inženieris, un tas bija Lauksaimniecības akadēmijā. Bet 1977. gadā toreizējā Rīgas Politehniskajā institūtā uzsāka arī autoinženieru apmācību, un toreiz 1977. gadā tika uzņemti pirmie 25 studenti. Un toreiz tā specialitāte saucās tā kā visā Padomju Savienībā, saucās automobīļu un automobīļu saimniecība. Tajos laikos jau galvenās darba vietas, kur inženieri strādāja, tās tiešām bija lielās autosaimniecības, tātad gan autoremontrūpnīcas, un tātad pamatā mēs gatavojam inženierus gan par automobīļu remontu un par automobīļu eksploatāciju. Manuprāt, būtu liederīgi vēl vienu solīti atkāpties vēsturē. Pieņemsim tādu tomēr visā cerskā Krievijā unikāla izglītības iestāde kā Rīgas Politehnikums pa automobīļiem neko nemācīja. Jā, tā bija. Latvijas laikā tas faktiski iegūt izglītību varēja par automobīļiem tikai pašnācības ceļā vai automobīļu kursos, vai nu garažā, vai iegūst tiesības. Un tad faktiski tikai uzreiz pēc kara arī saucamie mehi, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, akadēmija, kā tajā laikā, tad tā bija pirmie, kas sāka sagatavot mehus, gan tu biji ar visu kūšu mehāniķu piegaršs, bet kur pirmo reizi akadēmiski runāja par automobīļiem. Jā, tieši tā, ar augstu izglītību. Mums vēl bija arī Latvijā vairāk tehnikumi, arī šodien vēl ir daži no viņiem palikuši, bet bija tie gatavoja vidējā līmeņa. Speciālisti galvenokārt, tādas, kas strādāja arī, remontrūpnīcās, autosaimniecībās, bet viņi bija tehniķi. Interesants fakts bez šaubām ir tas, ka jūs akadēmiskais mācību personāls, faktiski jūs bijat 4 cilvēki. Šnepa kungs, Biķernieka kungs, Valnes kungs un jūs bez šaubām. Tad faktiski tas sākums bija tāds samērā pieticīgs. Tieši tā. Pašā sākumā tā bija tik tiešām, ka mēs 4 uzsākām. Un es pats beidzu Lauksaimniecības akadēmiju šo autotransporta specialitāti. Man kolēģi sāk arī paši specializēties šajā virzienā. Bet vēlāk jau arī šodien strādā pa pasniedzējiem tie, kas šeit pat Tehniskā universitātē pabeidz šo specialitāti un strādāt pa pedagogiem. Lēnām iedziļinoties vēstures lapusēs, mēs esam pirmos pieskārienus putekļainajā vēsturē. Kaut gan vispār viņus nav tik putekļaini, viņš tepat nesen vien bijis. Tepat skaties, mums ir bildīts no goda plāksnes, kur viens otrs pasniedzējs, viens otrs vadošs autoinženieris, autorezervdaļu tirdzniecības vadītāji, arī mūsu politiķi. Es speciāli šobrīd nevienu īpaši nerādu, tāpēc, ka mēs atgriezīsimies pie šīm tēmām. Skatoties šos vēsturiskos kadrus, es tomēr lielākajā daļā no viņiem atrodu atpazīstu cilvēkus, kas šeit ir mācījušies, no kuriem mēs strādājot ar automobīļu raidījumiem, jau gadus 14, ja ne vairāk, ikdienā arī satiekamies. Un tāpēc profesors sniegtie dati, ka ir sagatavot daudz vairāk kā 1000 autoinženieru Tehniskajā universitātē, man liekas, pat vairāk nekā patiesi. Jā, tik tiešām šajos 30 gados mēs esam sagatavojuši mazliet vairāk kā 1000 autotransporta inženierus, kur, protams, šodien tā darba jomas ir pavisam citas, kādas tās bija Padomju Savienības laikā. Jo šodien tāpat autotransporta nozara un infrastruktūra ir pavisam savādāk. Arī paši transporta līdzekļi ir pavisam savādāk. Līdz ar to arī šis apmācības virziens ir stipri izmainījies. Mums šodien to specialitāte vairāk nesauc automobīļu un automobīļu saimniecību, bet saucās automobīļu transports. Un mēs gatavojam šodien šos autoinženierus gan tām uzņēmēju sabiedrībām, kas nodarbojas ar automobīļu tirdzniecību, ar automobīļu tehnisko apkopu, diagnostiku. Mēs sagatavojam speciālistiem tām uzņēmēju sabiedrībām, kas nodarbojas ar autotransporta pārvadājumiem, gan pasažieru pārvadājumu, kravu pārvadājumu.
Bez tam šodien ir arī ļoti pieprasīti autoinženieri tādā jomā kā apdrošināšana. Sakarā to, ka ir šī obligātā civiltiesiskā apdrošināšana, tur ir vajadzīga autotransporta inženieri, gan kā trasologi, kas izpēta negadījumu mehānismu. Tas ir viens virziens, no otrs virziens ir, kad inženieris strādā pie tā, lai aprēķinātu, kādi ir zaudējumi, kas radušies transporta līdzekļiem sadursmē. Kāda ir galvenā mūsdienu izglītības virzība? Vai tā ir kaut kādā mērā specializācija, ja visi studenti tiek apmācīti faktiski plašā spektrā, iedodot zināšanas katrā no šīm šaurajām nozarēm vismaz pamatlīmenī? Nē, ir tā apmācības struktūra izveidota tā, ka ir tā saucamais bāzes kurs, kur jāapgūst visiem inženieriem, jebkuram inženierim, mehāniķim, kas grib studēt šajā virzienā. Tad ir tā saucamā ierobežotā izvēle, tā jau ir saistīta ar automobiļu transportu kā jomu, un tad ir šī specializācija. Studenti var specializēties, tā ir tā saucamā brīvā izvēle, ko katrs students pats pēc savām vēlmēm izvēlās, vai viņam interesē autotransporta pārvadājuma virziens, vai viņam interesē eksploatācija, diagnostika, vai viņam interesē remonts, jeb autosatiksmes drošība, jo mums arī ļoti daudz mūsu inženieri strādā Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Kāds ir direktora vietnieks Kraukļikungs? Jā, Ivars Krauklis un CSDD sistēmā arī tehniskās apskatēs pirmā kursa absolvents Amoliņkungs. Jā, tieši tā. Šī jau teko direktors arī, tas ir bijušais mūsu students Aivars Amoliņš. Tā kā šīs jomas ir ļoti daudz un ļoti plašs šodien. Protams, tā ir rezerves daļa tirdzniecība, automobiļu tirdzniecība arī. Tā kā šie virzieni ir ļoti daudz šodien. Es domāju, nav nemaz tik slikti, ja kāds no automobilistiem nelielā skaitā ir aizgājis prom no savas specialitātes, kā pieņemsim mūsu bijušais veselības ministrs Gundars Bērziņš. Jā, tā ir. Tāpat arī no CSDD direktora vietnieka aizgājušais Aivars Aksenakungs un arī politikā savu spēdus atstājis. Tā kā es domāju, tas varbūt nemaz nav slikti. Tas tikai liecina par to, kādi cilvēki gala rezultātā apgrozās automobiļu fakultātē. Jā, vēsture rāda, ka valsts vadīt var ne tikai fiziķi, bet arī automobilisti var ieņemt vadošas amatus valdībā.